Šajā video izskatīsim amatus, jeb lietotāja tiesības, un pirmām kārtām mēs pārējām uz sadaļu personāls vai uz galvenā ekrāna. Tas atrodas te, labajā pusītē, vai arī atrodam to sarakstā no kreisās puses. Pie personāla pārējām uz apakšsadaļu amats. Un mums atvērsies amatu saraksts ar visām dotajām tiesībām. Lai pievienotu jaunu, uzspiežam uz pogu plus. Piešķiram nosaukumu. Un saglabājam to. Tādā veidā mēs iegūstam jaunu amatu ar jaunu sarakstu ar tiesībām. Pirmajā logā ir tiesības ofisā. Citiem vārdiem sakot, šajā mājaslapā vai C4000 pilnvērtīgajā ofisā. Otrā sadaļa ir kase. Citiem vārdiem sakot, visas darbības, ko mēs varam veikt pie POS sistēmas. Atgriežoties pie ofisa tiesībām, mums pretī katrai tiesībai ir divas kolonnas. Tas ir pārskats un rediģēšana. Pārskats ļaus tikai un vienīgi apskatīt. Rediģēšanas poga ļauj gan apskatīt, gan arī veikt izmaiņas. Pēc attiecīgām tiesībām, ko vēlamies dot lietotājiem, uzspiežam uz keksīti. Pretējā gadījumā, ja vajag kādu atņemt tiesību, tad izņemam ārā to ķeksīti.